Labdien! 120 uz 80 tas ir normāls vesela cilvēka asinsspiediens. Kāpēc šie skaitļi tiek ļoti svarīgi mūsu dzīvē? Uzzināsiet tūlīt. Kas ir šīs meitenes baltajos tērpos ar sarkaniem lietussargiem un ko nozīmē noslēpumainie skaitļi 120 uz 80? Atbilde ir ļoti vienkārša. 120 uz 80 ir normāls asinsspiediens, un meitenes pie Nacionālā teātra aicina pievērst tam īpašu uzmanību. Tāpat kā Nacionālā teātra aktieri, kas gatavojuši izrādi ar nedaudz dīvainu un intriģējošu nosaukumu – Kapu svētku PR. Stresi, uztraukumi, pārāk daudz kafijas un vēl citi faktori, tāpēc reizēm pie teātra stāvot ātrie un palīdzot vajadzības gadījumā novadīt izrādi līdz beigām, tā teātra direktors Ojārs Rubens. Tāpēc, lai rosinātu sabiedrību pievērst beidzot pastiprinātu uzmanību paaugstināt asinsspiediena riskam, kardiologi aicina mērīt asinsspiedienu un saukuši šajā reizē talkā aktierus un presi. Viņi sākas ar to asinsspiedienu mērīšanu. Tāpēc arī šodien tāda asinsspiediena mērīšana notiks, un te ir mūsu visdrosmīgākās dāmas teātrī. Asinsspiedienu viņam izmērīt ir piekrits pats profesors Andrejs Ērglis. Andrejs Ērglis ir viens no tiem speciālistiem, ka mēs arī personīgi ļoti uzticos, un pateicoties viņa visu laiku neriņtīgajām rūpēm par to, ka jāpārbaudās arī es savu holesterīnu pārbaudu regulāri un pat mēģinu kaut kādā veidā tikt normāls iekšā, par ko viņš ar to savukārt priecājās. Bet viņš tiešām ir, man liekas, ka vienkārši izcils speciālists, un ja viņš saka, mums tādas lietas vajag pārbaudīt un darīt, tad mēs to darīsim, un mēs patiesībā ar aktieru laipnu pretīmnākšanu rosinam to darīt jebkuram normāli sevi cienošam cilvēkam. Ja runā par asinsspiedienu, es šodien biju, kad daudz man bija, kad operācijas mēs ar ģenētiķiem bija kopā un visādi tāds lietas, bet ir dažas lietas, ko mēs tiešām varam ietekmēt paši. Un tas, ka jūs piekritāt tam, lai tas tie kapu svētki, tā ir ironija, ka šie kapu svētki mēs varam spēlēt. Ja mums ir normāls asinsspiediens. Ja mums ir normāls asinsspiediens. Nevis mums tajos ir biežāk jāpiedalās. Mums ir jāatcerās tas 120 uz 80 šis un nav nekādas atbilstošas vecuma normai, jo cilvēks ir dvēseli jauns un tie, kas spēlē teātri, man te bija daži tādi draugi, es vienkārši šo teātri atceros diezgan ilgus gadus, kas ir teikuši, ka teātris jāspēlē jauniem cilvēkiem, bet jauniem galvā. Tātad arī asinsspiedienam ir jābūt tādam, tāds mums ir jauniem cilvēkiem. Man lielāks satraukums nekā pirmizrādē, ārprāts un visos skatās. Nedaudz jautrā, nedaudz ironiskā omā, tomēr ar nopietnu zemtekstu vajadzības gadījumā tika izmērīts asinsspiediens visām 6 teātra aktrisēm, kuras par godu šim pasākumam bija ieradušās kā no pašas izrādes skatuves, pat ar visiem rekvizītiem. Humors un jautrība ir laba lieta, bet ieklausīsimies ļoti nopietnā brīdinājumā un ieteikumā vienlaikus. Jo jūs vairāk strādājat, jums vairāk par sevi jārūpējās, tad, ja jūs gribat tā darīt, tad jums ir jāizmēr tas asinsspiediens, jums ir jāatcer tas laiks aiziet noteikti tas holesterīna līmenis, jūs nedrīkstat smēķēt, un jums ir jāieraksta savā dienas grāmatā, ka tas 3-4 reizes, tas vakars jūs aiziesiet vai rītus, jūs aiziesiet nosportot, un jāatvēl laiks miegam. Savu auto taču vienreiz gadā vedam uz apkopi. Kāpēc aizmirstam par sevi vai esam mazsvarīgāki par metāla čupu? Ja jūs par sevi nerūpējaties, tas nozīmē, ka jūs nerūpējaties par saviem ģimenes locekļiem, jo pēc būtības viņi jau būs tie, kas pēc tam varbūt cietīs lielā mērā, ja jums kaut kas notiks. Visas nedēļas garumā mūsu raidījums dos ieteikums, kas jāievēro, lai jūsu asinsspiediens būtu pareizs un kas jādara, ja tas tā nav. Ievērojiet, pareizs un normāls asinsspiediens ir 120 uz 80. Un vēl, raidījuma gaitā gaidam jūsu jautājumus. Tālrunis 672 50 400. Savukārt piekdien uz šiem jautājumiem sagaidīsiet arī atbildes.